Daugavpilī Rotko muzejā atklāta vasaras izstāžu sezona. Krāsaina, daudzpusīga, dziļa un laikmetīga. 3 Lielbritānijas, Ķīnas un Latvijas mākslinieku personāla izstādes un pašmāju laikmetīgās mākslas meistaru grupas izstāde aicina domāt par cilvēku figūru, tās simbolisko nozīmi un attiecībām. Figūras tēma atkārtojas visos izstāžu projektos, un kā centrālais laikam būtu minams Inga Šteimanes kūrētais projekts Ak figūra, ar ko tu vakardien draudzējies, kas tādā ironiskā veidā jautā par to, kur tad ir vieta figūrai gan Latvijas mākslā, gan mākslā vispār. Kas ir cilvēks? Cilvēka dieva dotais veidos ir figūra. Tā kā mūsdienās laikmetīgā māksla, protams, cilvēku dala grupās, dala nometnēs, dala politiskajos pretiniekos, dala psiholoģiskajos pretiniekos, tad man šķita, ka, lai būtu tāds pilnvērtīgs skats uz Latvijas laikmetīgo mākslu, svarīgi bija pacelties tajā formas līmenī. Izstādīti ap 20 autoru darbi, no bronzas lējumiem, kažokādas veidojumiem, keramikas, līdz pat gleznām, fotogrāfijām, ilustrācijām un video ar mākslīgā intelekta pieskārienu. Ir ļoti daudz kritikas, paškritikas, kas ir tā raksturīgi Latvijas laikmetīgajai mākslai, bet, manuprāt, ir arī daudz tāda cilvēcīga vieduma. Izstāde ir izdevusies par cilvēku attiecībām. Diezgan rotaļīga, brīžiem, kā jau Latvijas mākslā tas ir pieņemts, spēlēties ar tādām neiespējamībām, tādiem paradoksiem, tādu pašaustīšanos. Keramikas jomā Rotko muzejā šis laiks noslēdzies ar Latvijas laikmetīgās keramikas festivālu, 12. starptautiskā keramikas mākslas simpozija keramikas laboratorija dalībnieku izstādi un vienas no Latvijas laikmetīgās keramikas ievērojamākām māksliniecēm Ineses Brāns 70. jubilejas personāla izstāde Laika dimensijas. Tās uzmanības centrā laika ritējums un porcelāna apgleznošanas plašās iespējas. Viņai ir raksturīgs tas, ka viņa tiešām perfekti pārvalda visas porcelāna apgleznošanas tehnikas, gleznojumi, gan zeltījumi, gan platinējumi, gan darbs ar gataviem rūpnieciskiem dekoliem, gan savu dekolu veidošana, visu šo te materiālu salikšana kopā. Un, protams, šī izstāde ir milzīgs veltījums arī kultūras mantojumam. Citās muzeja zālēs aplūkojam arī Ķīnas vadošā abstrakcionista Taņa Piņa darbi un brazīliešu izcelsmes Lielbritānijas gleznotājas, tēlnieces un grafiķes Karinas Lambrehtas izstāde Dvēseles gadalaiki. Papildus tām pie muzeja jūnijā dabā notiek arī bērnu radošās nodarbības. Tuvākā jau 19. jūnijā tās tēma krāsas. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.